Par piekrastes balvu un zilo karogu, tā ir arī jauna sadarbība un nevelti mēs esam Majoros. Tas nav vienīgais iemesls, varbūt tas bija tas punkts, līdz kuram mēs maksimāli varējām paspēt no Jaunkameriem, bet Majori ir arī vienīgā Jūrmalas peldvieta, bet ne vienīgā tāpēc, ka viņi vienīgi atbilst, bet tāpēc, ka mēs tikai vienu peldvietu no katras pašvaldības izvirzām. Majori, kā Jūrmalas peldvieta, ir izvirzīta piekrastes balvai. Un piekrastes balva ir mūsu kampaņa Mana jūra kopā ir mēģinājums aicināt cilvēkus iemīlēt to jūru, jo tad atkritīs visas problēmas ar piesārņojumu. Un piekrastes balva savukārt mums ir mēģinājums rosināt cilvēkus pateikt arī paldies tām iniciatīvām un tām vietām, kur pašvaldības vai apsaimniekotāji ir jau ieguldījuši darbu un rūpējās, lai šīs vietas būtu tīras. Un tamdēļ arī šī modernais šodienas vārds rezonance ar kampaņu. Un, protams, arī tas, ka mums arī mērķi ir kopīgi. Un tad pie viena, apvienojot piekrastes balvu un zilo karogu, tad mēs nolēmām arī, lai nav nekādu neskaidrību un jautājumu par to, kā tad tas mistiskais zilais karogs kontrolē tās peldvietas. Tad tas, ko mēs šodien darīsim, tad, kad būsim nokopuši arī visu kapiju, pa ceļam uz otro monitoringu vietu, mēs jau tie, kas pievienojās Jūrmalā, jau skolnieki redzēja un aizpildīja, un skolotāji aizpildīja dažiem skolniekiem. Tieši pēc kādām procedūrām tad šī zilā karoga kontrola notiek. Kādi ir šie jautājumi, kā viņi notiek un kā tiek pieņemts lēmums. Un tad skatīsimies. Es domāju, ka pirms tam mums noteikti gribētu dot vārdu Jūrmalas domai, kurai šogad ir diezgan daudz peldvietu, arī zilā karoga peldvieta, par ko rūpēties, pastāstīt par jaunumiem, kas jums ir. Un šajā sezonā, kā iet sezona, kāda bijusi sezona, un ko jūs gaidat no viņas turpinājuma. Un tad kopīgi arī pēc kāda brīža dosimies un baudīsim, un visas kontrolas lapas pieejams pie manis. Es vienkārši nepaspēju izdalīt. Tā ka tīra jūra vieno arī zilo karogu un kampaņu un visus līdzīgi domājos. Arī Jūrmalas. Es pārstāvu ekonomikas un attīstības nodaļu. Un esmu vides aizsardzības speciāliste un arī tas cilvēks, kas domā un iesniedz projektus saistībā ar zilā karoga programmu. Kas Jūrmalā ir jauns, man liekas, ka šogad mēs varbūt savādāk pieeju veidojam saistībā ar zilā karoga programmas vides izglītības aktivitātēm. Un mēs bijām izsludinājuši konkursu, un gala rezultātā radās 3 jauki projekti, par kuriem jūs varat arī izlasīt informācijas stendā. Un aktivitātes notiek, piemēram, sestdien 3. septembrī ķemeru atbalsta fonds rīko bioloģiski vērtīgo pļaušanu, kas arī ir līdzfinansētais pasākums un vēl citu daudz projektiņi, piemēram, bērnu jauniešu interešu centrs arī ir šeit, un tas arī ir līdzfinansējums saistībā ar zilā karoga programmu Jūrmalā un Latvijā. Tā kā man liekas, ka tas ir jauki. Tas, ka mums ir ļoti gara pludmale un daudz peldvietu un arī zonu starp peldvietām, kuras nav peldvietas, bet kuras ir jāapsaimnieko, uzliek lielu pienākumu un dažreiz ir grūti, jo atbildības ir dažādas, piemēram, ATU, Jūrmalas ATU atbild par konteineriem, par atkritumu savākšanu, par irdināšanu, tāpat laikā pašvaldības policija atbild par glābšanas dienestu darbību, par savām toaletēm, kas ir viņu ēkās, tāpat par sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu peldvietās un kopumā pludmalē. Un tad dažreiz ir grūti tas, ka tā savstarpējā koordinācija kaut kādā brīdī nojūk, un varbūt mēs ne visi apzināmies to savu atbildību. Bet mēs augam tāpat kā jūs. Mēs savu atbildību, tā teikt, kāpinām, stiprinām, pārliecībā par to, ka Jūrmala ir jāveido kā jauka pilsēta, kurā gan iedzīvotājiem, gan viesiem nebūtu rūpi par to, vai viņi atnākot uz peldvietu neredzēs kaut ko nepatīkamu. Mēs domājam par to, lai
uzlabotu infrastruktūru. Kolēģi gādā par to, lai jaunas laipas tiktu izliktas, jo jūra atkāpjas un viņi saka, katru gadu laipas ir jāpagarina, tie arī ir resursi. Citi kolēģi atbalsta projektus un īsteno vājredzīgo, neredzīgo cilvēku atbalstam un piemēram, Kauguru peldvietā. Tā kā es domāju, ka kopīgi ar Jūrmalas iedzīvotāju atbalstu un izpratni mēs darbu uzlabojam un panāksim arī labākus rezultātus arī. Ka tad, kad jūs iesiet, varbūt būs tāda situācija, kad nebūs nekas nemētāsies, jo tas ir tāds grūts, es nezinu, vai tas ir audzināšanas darbs, man liekas, tas ir tāds cilvēku ētikas līmenis, ja, un kad neviens negribēs ne smēķēt peldvietā, ne nomest to izsmēķi, ne to savu konfekšu papīru, tad jau mēs būsim panākuši to kopīgo rezultātu. Paldies! Paldies un par darbu! Es vēl noslēgumā, tā kā mēs dzirdējām šo uzrunu, tātad jūrmalnieki klātesošie piekrastes balvā, iedzīvotāju balsojumā. Jūrmalai ir liels potenciāls uzlabot rezultātu un balsot piekrastes balvā var līdz 8. augustam, līdz mūsu kampaņas noslēgumam. Un tad kopā ar Zilo karogu mēs dāvināsim kaut ko vienkārši skaistu. Tā ir peldvietēm pašvaldībai, kas uzvarēs. Tātad ir izvirzīts 10 pašvaldību, 10 peldvietas. Tās ir Rīgas Vakarbuļļi, Jūrmala Majori, Ventspils pilsēta, Liepājas stadiona pludmale, Kuldīgas Mārtiņsalas pludmale, Jēkabpils Radžugu peldvieta, Daugavpils Stropezera peldvieta, Saukrastu pilsētas peldvieta un Engurs Abracīna peldvieta. Un es ceru, ka jūs nepārskaitījāt, vai bija 10, bet tās visas ir peldvietas, kas ir vai iesaistījušās jau Zilajā karogā, vai saņēmuši sadalījumu Nacionālo peldvietu certifikātu. Un pašlaik par vadībā pārliecinošā savā starpā cīnās Limbaža un Jēkabpils. Es domāju, ka Rīgai, Ventspilī, Liepājai un Jūrmalai noteikti ir iespēja iesaistīties, un to arī vajadzētu darīt. Labi, tad es noslēgumā gribētu pateikt, ka kampaņa Mana jūra turpinās līdz 8. augustam un aicinām vēl uz pasākumiem. Sauletsgrīvā būs 4. augustā, ļoti īpaši pasākums, visu dienu mēs tur būsim, veidosim unikālu mākslas darbu no tukšām pudelēm un būs radošās darbnīcas, arī mūsu draugs Zaļā josla Nezītes kopā ar mums, lai izklaidētu bērnus un iepriecinātu. Vakarā 10. būs ļoti īpašs koncerts, kurā ambientās mūzikas mākslinieki un video mākslinieki. Tā kā radīs tādu pārsteigumu no video materiāliem, ko mēs esam filmējuši visas kampaņas garumā, tāds īpašs un emocionāls mirklis mums visiem, tā kā visi mīļi aicināt. Un visi, kas grib pievienoties, www.manajura.lv, kur ir gan grafiks, gan iespēja pieteikties un nāk mums vēl līdz 8. augustam. Paldies!